Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa. Ritmikāls Storm no Jaunpiebalgas. Pēc šāda priekšnesuma jums tās vālītes vajadzēja mest publikā. Kāpēc nemetāt? Dārgas. Un tas taču nekas. Labi, nākošais. Ja tiksim tālāk, tad mierīgi. Pasniedzējs nopirks jaunas. Visvairāk jau, ka mēs varam traumēt kādu. Es domāju, ka šobrīd neviens par to neuztrauktos, tāpēc, ka viņam būtu vālītes no tevis. Nu jā, super. Agri, lūdzu, tavs komentārs. Es gribētu atcerēties, tas bija pirmais raidījums, pirmā uzstāšanās, jūs bijāt paši pirmie, un es toreiz pēc raidījuma domāju, vēls, kaut kā īsti, es tā jūtu, kad es esmu iedevis jums zvaigznīt avansā. Jo es domāju, kā tad tā sāksies Latvijas zelta talanti un Daņļevičs pirmo iespējamo zvaigzni neiedos. Bet es nenožēloju absolūti to, ka es esmu jums iedevis to zvaigzni toreiz. Jo viss, kas jums tanī pirmajā uzstāšanās reizē trūk, to jūs esat šajā virzienā, jūs esat pastrādājuši. Es redzu gan azartu, kas ir parādījies, es redzu gan arī ritmu kompozīcija ir ļoti interesanta. Tad ir parādīsies balss, ir parādīsies tātad arī klusuma pauzes bija. Tad jūs izmantojat praktiski gandrīz vai visu spektru, kur spēlējās ritmu mākslinieki. Paldies jums! Paldies, Agri! Jāni, lūdzu, tavs komentārs.
Jā, es arī gribēju atklāt to pašu noslēpumu, jo man tieši tāpat likās faktiski. Jūs bijāt pirmie un jums īstenībā ļoti paveicās, ka jūs bijāt pirmie, jo es varbūt arī nebūtu devis zvaigzni, ja jūs būtu kaut vai 3. vai 4. Un es arī nenožēloju, ka es iedevu zvaigzni, jo šodienas priekšnesums īstenībā bija ļoti lielu pakāpi augstāks. Jūs esat ieguldījuši acīm redzami lielu darbu un ir rezultāti. Jā. Jo, teiksim, no malas izskatās, ka tas ir šausmīgi vienkārši, bet es varu no paša pieredzes pastāstīt, ka kaut vai mēs ar grupu Kosmos operas koncertā 2008. gadā mums dziesmā Maskava arī mēs izdomājām, ka mēs sitīsim visu kaut ko, sastājāmies tā arī tā kā jūs, tur mums bija visādi sitamie, un ziniet, un tajā koncertā pēc tam nostarties to ierakstu, bišķiņi pašiem bija tā, ka jā, varbūt, ka labāk nevajag, jā, ir civišķiem. Klausies, tev tā puķi bišķi tā kā sarāvusies, izmazgāja? Beidzot novīta. Novīta, super. Starp citu iedomājies, viņa papīra. Nevar būt. Nopietni. Es zināju, ka plasmasas puķis, bet ka papīra. Papīrs arī vīst. Jā. Labi, bet mēs par tavu talantu pašreiz nerunājam. Jā, es domāju, cik es esmu talantīgs, man uzliek puķi, viņi novīst. Jā, aplaus tev. Ja jūs tiksiet finālā, un jums ir iespējas arī tikt finālā, kaut es pašreiz neredzu, ka jūs varētu uzvarēt kopumā, bet arī, ja jūs esat ieguldījuši darbu un esat izauguši, var jau gadīties, ka jūs vēl arī varat paspēt tiešām izdarīt kaut ko tādu, lai tiešām būtu visiem mutes vaļā. Tas pozitīvais ir tas, ka tiešām jebkurš jaunietis, vecietis, sieviete, vīrietis, puisis, meitene var atrast 2 kociņus, un faktiski jūs nodemonstrējāt to, ka par bundzinieku var kļūt ik viens, un tas nemaksā dārgi. Tev nevajag pirkt violi, tev nevajag čellu, klarneti, tu paņem vienkārši pannu, un smuki izklaidē publiku. Tas ir iedvesmē. Paldies. Paldies, Jāna. Jāna, lūdzu, tavs komentārs. Jā, nevar nepiekrist iepriekš minētajiem par to, ka ir acīm redzams progress. Un, principā, ar pirkstu galiņiem var sajust to milzīgo darba apjomu, ko jūs esat ieguldījuši. Un te var redzēt, kā prasmīgu roku vadīts, talants var attīstīties, un salīdzinoši ar pirmo raidījumu un jūsu šīs dienas uzstāšanās bija liels solis augšup, un sveicieni pedagogam, malacis. Un arī... Paldies pedagogam, paldies Janai, bet agri 10 sekundes zvaigznei. Es nevaru nedot zvaigzni. Agris, intrigants. Jāna, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Ja šāds bija progress, kāds viņš varētu būt līdz finālam? Paldies, Jāna. Es ceru, ka finālā kāds izlīdīs, bet es saprotu, ka pēc tur neviens nav apakšā zem mucām. Jāni, lūdzu, tavas 10 sekundes zvaigznei. Es nedošu kādreiz kādam citam zvaigzni, bet jums iedošu. Latvijas zelta talantiem iemirdzēties palīdz zelta zivtiņa.